Jau pēc mēneša Cēsu pils parka estrādē 18. jūlija vakarā šeit notiks dziesmu svētku dziesmu Latvijas dvēselē lielkoncerts. Vēlamies no sirds katru no jums, mūsu draudzēs, aicināt un mudināt piedalīties šajā lielkoncertā, un ne tikai, kā arī visas nedēļas garumā šeit no 13. līdz 19. jūlijam notiks dziesmu svētku pasākumi. Gan bērniem aktivitātes, gan dažādi koncerti, gan atklāšanas koncerti Svētā Jāņa baznīcā, tāpat arī ekumeniskais dievkalpojums šeit pat pils parka estrādē 19. jūlijā. No sirds mudinām ikvienu Latvijas baptistu draugu cilvēku no jebkuras Latvijas vietas, kur mēs arī nebūtu, sabraukt kopā līdzīgi, kā to esam darījuši Talsos, kā esam to darījuši Ogrē, Ventspilī un Liepājā. Patiesi katrs no jums tiekat laipni gaidīts šeit Cēsīs, un kā dzirdam fonā, jo notiek sagatavošanās darbi, tiek pļauta zāle, lai apkārtni, kurā notiks mūsu svētki, varētu būt jauka, un pilsēta patiesi ir gatava uzņemt mūsu svētkos, lai satiekamies svētkos dziesmu Latvijas dvēselē. Cēsu Svētā Jāņa baznīca ir viena no skaistākajām Latvijas baznīcām. Sens dievnams. Un šajā vietā mūsu dziesmu svētku laikā notiks vairāki mūsu pasākumi. 4. 16. jūlijā šeit notiks bērnu jauniešu nometnes būsim kopā koncerts, tāpat arī Cēsu zvana ansambļa koncerts. Savukārt 5. 17. jūlijā šeit notiks 6:00 atklāšanas koncerts mūsu dziesmu svētkiem. Savukārt 18. jūlijā rītā Svētā Jāņa baznīcā notiks vairāk mūziķu kopkoncerts, kurā piedalīsies Marlēna Arvīts Keiņi, Ozoliņa ģimene, Reinis Zariņš, pianists, un patiesi, kā redzam, šī programma šajos svētkos ir ļoti jauka un bagāta. Visos šajos koncertos jūs tiekat laipni aicināt uz tikšanos Cēsu Svētajā Jāņa baznīcā koncertos, kuri notiks mūsu dziesmu svētku ietvaros. Dziesmu svētku nedēļā, kur notiks no 13. līdz 19. jūlijā, vairākas dienas no 13. līdz 16. ir paredzēts arī tāds praktisks darbs pilsētā, kā kalpošana pilsētā. Ir vairākas iespējas, kurās katrs no jums, kuri vai nedziedat koros, vai arī vienkārši vēlties vairāk sev redzēt tādā praktiskā darbā, esat aicināti darīt vairākus labus darbus. Tā pirmā lieta ir doties ikdienas apviesojumos pie ļaudīm cienījamos gados, lai palīdzētu viņiem mājas darbos, vai arī savukārt darbotos šeit pie mūsu Cēsu baptistu draudzes misijas mājas. Kā redzat, viņa prasa ļoti daudz darba. Tajā patreiz mēs veidojam sociālās kalpošanas darbu, kā arī ir nākotnē iecerēts veidot kādu nelielu krīzes dzīvokli cilvēkiem, kur nonākuši grūtībās, vai arī darīt citus kalpošanas darbus, kuri rastos mums tuvākajā nākotnē. Kā redzat, ne tikai braukt un dziedāt, bet arī praktiski darīt ik viens no jums ir aicināts. Tāpēc arī jūs esat aicināti jau saulēcīgi gan par to domāt, lūgt un arī pieteikties. Mēs atrodamies Cēsu baptistu draudzes nama pagalmā. Un šajā brīdī vēlos izteikt ļoti lielu un sirsnīgu paldies katrai mūsu draudzei, kura laikā no 2009. līdz 2012. gadam ar savu ziedojumu bijāt, lai atbalstītu mūsu Cēsu baptistu draudzes gadsimta projektu. Esam šī projekta pirmo daļu pilnībā realizējuši. Nams ir izpirkts, un šajā brīdī atrodamies šī projekta otrajā daļā, kuras laikā mēs gribam sakārtot to, ko esam ieguvuši. Un savukārt trešā projekta daļa būs tā, kur mēs šeit blakus redzamajā laukumā būvēsim pie šī draudzes nama dievkalpojuma zāli. Tā kā esot Cēsīs dziesmu svētku laikā, esat visi laipni aicināti atnākt un aplūkot dabā, kā arī uzzināt vairāk par Cēsu baptistu draudzi un tās kalpošanas iecerēm tuvākajā nākotnē. Uz tikšanos dziesmu svētku nedēļā Cēsīs dziesmu Latvijas dvēselē.